Kad valstī ir jāimportē karavīri no 128 dažādām valstīm, lai uzturētu karu, tas ir signāls. Kad pati valdība pārtrauc vienīgo saziņas līdzekli savam armijai, tas ir signāls. Kad ilgadējs prezidenta sabiedrotais tiek ievietots psihiatriskajā slimnīcā 48 stundas pēc tam, kad viņš ir viņu kritizējis, tas ir signāls. Kad paša pretgaisa aizsardzības spēki sāk notriekt savus valsts civilās lidmašīnas, tas ir signāls. Un ko teikt par to, ka tas viss notiek vienlaicīgi? Tie vairs nav signāli. Tā ir izmisība. Un tieši tas pats notiek Krievijā šobrīd. Kamēr Ukraina piedzīvo savu labāko brīdi 10 mēnešu ilgā kara laikā, lai saprastu, kas ir mainījies, mums jāatgriežas nedaudz atpakaļ, jo lielākā daļa cilvēku joprojām domā, ka Krievija uzvar. Bet pazīmes liecina par ko citu. Līdz 2025. gadam Krievija virzījās uz priekšu lēni, iekarojot teritoriju par milzīgu cenu. Puķins izskatījās pārliecināts. Bet tad pienāca 2026. gads. Februārī viss apgriezās kājām gaisā, un aprīlī pirmo reizi kopš 2025. gada vidus tieši Krievija ir aizsardzībā. Apskatīsim pazīmes. Pirmā ir kaujas laukā. Redziet, Ukraina kopš janvāra ir atgūsi aptuveni 480 kvadrātkilometrus Zaporīžijā. Lielākais teritoriālais izrāviens kopš lielā atkarošanas mēģinājuma 2023. gadā. Februāris bija pirmais mēnesis kopš 2023. gada, kad Kijeva atguva vairāk teritorijas nekā zaudēja. Martā Krievija praktiski nevirzījās uz priekšu. Tas nebija noticis jau 2,5 gadus. Bet Krievijas zaudējumu skaitļi ir vēl iespaidīgāki. Un tas nav nejaušība. Tikai 2026. gada martā Ukraina iznīcināja vai smagi ievainoja vairāk nekā 35,000 Krievijas karavīru. Lielākā daļa ar droniem. Absolūts kara rekords. Vidēji tie bija vairāk nekā 1100 dienā. Lai jūs saprastu, ko tas nozīmē, salīdziniet ar to, ko Padomju Savienība zaudēja kara laikā Afganistānā. Tie bija apmēram 15,000 karavīri 10 gadu laikā. Putina Krievija zaudē tikpat 2 nedēļās. Padomājiet, cik liels tas ir. Šie skaitļi neradās no zila gaisa. Februārī notika kaut kas, kas visu izraisīja. Un atbildi ietver 2 vārdus, kurus neviens negaidīja redzēt kopā karā. Elons Musks, SpaceX un Starlink īpašnieks un Pavels Durovs, Telegram radītājs. Krievija kaujas laukā izmantoja tūkstošiem nelegālu Starlink termināļu, lai koordinētu karaspēku un vadītu triecienu dronus. Šie droni ar Starlink bija imūni pret elektronisko kardarbību. Sistēmas, ko Ukraina izmanto dronu notriekšanai, pret tiem nedarbojās. Līdz brīdim, kad viens no tiem janvārī trāpīja pasažieru vilcienam un nogalināja 5 cilvēkus. Ukraina savāc pierādījumus un publiski izdarīja spiedienu uz SpaceX. Un tas nostrādāja. 1. februārī SpaceX deaktivizēja visus nereģistrētos termināļus. Jebkurš termināls, kas pārsniedz 90 km/h un bija pievienots dronam, tika automātiski atslēgts. Starlink satiksme dažu dienu laikā strauji samazinājās. Efekts bija tūlītējs. Ukrainas aizsardzības padomnieks to raksturoja kā katastrofu. Krievijas komandvadības sistēma sabruka. Karavīri sāka kāpt uz baznīcas jumtiem un mobilo sakaru torņiem, lai improvizētu antenas. Problēma bija tāda, ka ukraiņu operatori ar pirmās personas skata droniem noteica šo karavīru atrašanās vietu pēc ķermeņa siltuma. Daudzi nekad vairs nenokāpa. Vienas nakts laikā mēs pilnībā sabrukām, atgriezāmies alu laikmetā. Šis video tiks publicēts tikai tad, kad man izdosies, ja vispār izdosies. Elons Musks atslēdza pilnībā visu mūsu internetu. Tagad mēs vairs nevaram izmantot Starlink, vairs ne. Es jau sāku te jukt prātā. Krievija tad mēģināja izveidot alternatīvu ar saviem satelītiem. Tā palaida 16 satelītus, salīdzinot ar vairāk nekā 10,000 Starlink satelītu. Atšķirība ir tik absurda, ka kāds analītiķis pat izsmēja, sakot, tas nav drukas kļūda. Un tieši šajā brīdī, kad armija jau bija akla, pati Krievija nolēma sev padarīt vēl aklāku. Pēc dažām dienām Kremlis sāka ierobežot Telegram. Gandrīz 100 miljoni Krievu izmanto šo lietotni.
Taču armijai tā bija galvenā saziņas kanāls kaujas laukā. Koordinātas, dronu video, aizsardzība, līdzekļu vākšana – viss notika caur Telegram. FSB, Krievijas slepenais dienests, apgalvoja, ka ārvalstu spiegiem ir piekļuve karavīra ziņojumiem. Krievijas militāro blogeru reakcija tiem pašiem, kas atbalsta karu, bija sprādzienu bīstama. Fighter Bomber, viens no lielākajiem kara kanāliem Krievijā, rakstīja: Mēs nevaram atslēgt Starlink Ukraiņiem, bet mēs varam atslēgt Telegram saviem karavīriem. Cits kanāls vienā teikumā rezumēja izmisumu sakot: Telegram ir vienīgais saziņas kanāls, vienīgais ar lielajiem burtiem, bet situācija kļuva vēl sliktāka. 3. aprīlī VPN bloķēšana, rīki, kurus Krievi izmantoja, lai apietu cenzūru, galu galā sagrāva visas valsts banku sistēmu. Darbojās tikai skaidra nauda. Maskavas metro ļāva ieiet bez maksas. Veikali, restorāni, degvielas uzpildes stacijas – viss apstājās. Pavels Durovs, Telegram dibinātājs, rezumēja notikušo sakot: Viņi mēģinājumi bloķēt izraisīja masveida banku sistēmas kļūmi. Kremļa mēģinājumi kontrolēt informāciju bija tikko sagrāvuši pašu ekonomiku. Un vai zini, kādu alternatīvu Kremlis piedāvāja? Valsts lietotne, ko sauc par MAX. Bez jebkādas privātuma aizsardzības. Visas ziņas glabājas valdības serveros. Krievijas speciālo uzdevumu vienības atteicās izmantot šo lietotni, un karavīri, kuri atteicās izdzēst Telegram, tika pārcelt uz sodu vienībām Stormzīs, kas praksē ir kā nāves sods. Ukraina negaidīja. Tā uzsāka koordinētus pretuzbrukums un atkaroja 480 kvadrātkilometrus šajā Krievijas akluma un kurluma periodā. Bet zini, kas ir visiespaidīgākais? Viss, ko es līdz šim parādīju, ir tikai daļa no stāsta. Starlinki un Telegram nebūtu radījuši tik lielu postu, ja Krievijai būtu pietiekami daudz karavīru. Un tieši tur parādās pats satraucošākais signāls no visiem. 2026. gada pirmajos 3 mēnešos Krievija zaudēja 90 000 karavīru. Tā savervēja 80 000. Aprēķins ir vienkāršs. Viņi zaudē vairāk nekā spēja aizvietot. Un lielāko daļu no viņiem no kaujas izņēma Ukrainas droni. Tikai Maskavā vervēšana samazinājās par 25%. Arī profils ir mainījies. Tagad tie pārsvarā ir vīrieši vecumā no 45 līdz 55 gadiem. Krievijas pilsoņi bez alternatīvām. Aizsardzības ministrijas sludinājumi cenšas piesaistīt šos vīriešus ar vēstījumu: paņem savus miljonus pirms iestājas miers. Lielbritānijas bruņoto spēku ministrs izteica ļoti precīzu komentāru par to, sakot: cilvēki saprot, ka tas ir vienvirziena ceļojums. Bet kā tad Krievija cenšas visu šo atrisināt? Un atbilde? Tas izklausās pēc fantastikas. Viņi vervē cilvēkus visā pasaulē. Es runāju par vairāk nekā 18 000 ārzemnieku no 128 dažādām valstīm. Neskaitot ziemeļkorejiešus, par kuriem jūs jau zināt, šie stāsti ir satraucoši. Kuba, piemēram, ir lielākais avots, ar aplēsēm no 5 līdz 25 000 kaujinieku. Saskaņā ar izlūkošanas aplēsēm, paredzamais dzīves ilgums frontes līnijā ir no 140 līdz 150 dienām. Viņi saņem $2000 mēnesī. Valstī, kur vidējā alga ir $17. Un ir viena satraucoša detaļa. Daudzi no šiem jauniešiem, kas tiek vervēti, ir tikai 17 gadus veci. No Āfrikas stāsti ir vēl sliktāki. Vairāk nekā 1000 kenijieši tika vervēti ar solījumiem par apsardzes darbu. Virāls video rāda kenijieti ar pret tanku mīnu piesiet pie krūtīm, kuru krievu karavīrs sauc par bunģu attaisāmo. Kāds ir tavs vārds? Francis. Šodien tu esi bunģu attaisāmais. Viņš tūlīt skries, lēkās cauri mežam. No 14 ganējiešiem, kurus pievilināja ar darba solījumiem, tikai 3 bija dzīvi pēc mēneša. Kusties. Ej tur! No Indijas kāds YouTuberis izsludināja palīga darbus armijā. Indieši saņēma līgumus krievu valodā un devās tieši uz frontes līniju. Un ko teikt par ziemeļkorejiešiem?
No pirmajiem 12,000 nosūtīto apmēram 6,000 tika nogalināti vai ievainoti. Gandrīz puse. Viņi izmantoja kainieku taktiku, kas bija 40 gadus veca. Daži ticēja, ka viņi atrodas mācību vingrinājumā, nevis īstā karā. Viņiem bija pavēle izdarīt pašnāvību, nevis ļaut sevi sagūstīt. 2, kurus sagūstīja Ukraina, lūdza doties uz Dienvidkoreju, nevis atpakaļ uz Ziemeļkoreju, un viņi uzrakstīja: Mēs uzskatīsim Dienvidkorejas tautu par saviem vecākiem un brāļiem. Šis izteikums neprasa komentārus. Patiesība ir tāda, ka, kad valstī ir jāmeklē cilvēki šādā veidā, lai cīnītos savos karos, tas nebūtu nav spēka pazīme. Tā ir izmisība. Un jautājums, uz kuru neviens Maskavā nevēlas atbildēt, ir: Cik ilgi Krievija vēl spēs to uzturēt? Daudzi uzskata, ka kamēr būs nauda, Krievija spēs turpināt šo karu. Bet nauda izsīkst. Un tas ir vispostošākais signāls no visiem. Skaitļi nemelo. Krievijas izaugsme strauji kritās no 4,3% 2024. gadā līdz 0,6% 2025. gadā. Savukārt aizsardzības izdevums sasniedz gandrīz 40% no federālā budžeta. Pirmo reizi Vladimira Putina vadībā militārie izdevumi pārsniedz sociālos izdevumus. Jā, tieši tā. Krievija tērē vairāk karam nekā saviem iedzīvotājiem. Tikmēr naftas ieņēmumi 2025. gadā samazinājās par 24%. Suverēnais fonds, kas ir valsts ārkārtas rezerve, pirms kara bija $113 miljardi. Šodien tas ir mazāk nekā puse no tā. Bezdarba līmenis ir 2,1%. Un daudziem tas šķiet normāls skaitlis. Bet patiesībā aiz šī rādītāja slēpjas krīzes pazīme. Vairāk nekā 1 miljons darbinieku tika aizvilkti no civilās ekonomikas uz karu. Un aptuveni 73% Krievijas uzņēmumu nevar atrast darbiniekus. Pat ugunsdzēsības dienests cieš no darbinieku trūkuma. Trešdaļa amatu vietu ir vakantas. Skatoties uz šo dramatisko situāciju, kādā atrodas Krievija, neizbēgami rodas paralēles ar Padomju Savienību 80. gados. Viņiem bija tāda pati atkarība no naftas, tā pati militarizācija, kas nosmacēja ekonomiku. Taču bija viena atšķirība. Afganistānas karš, kas palīdzēja sagraut Padomju Savienību, izmaksāja 2,5% no militārā budžeta. Ukraina patērē daudzkārt vairāk. Un, kad diktatūra zaudē kaujas laukā, zaudē karavīrus, zaudē naudu, kas paliek pāri? Viena vārds – kontrole. Un tieši tad parādās pēdējā zīme. Martā kāds krievu advokāts vārdā Ilja Remezlo publicēja rakstu, kas šokēja valsti. 5 iemesli, kāpēc es pārtraucu atbalstīt Putinu. Viņš nosauc Putinu par kara noziedznieku. Tas nebūtu tik pārsteidzoši, ja Remezlo būtu opozīcijā, bet viņš bija tieši pretējais. Viņš gadiem ilgi uzbruka Navalnijam, Putina lielākajam pretiniekam. Viņš bija Kremļa konsultatīvās padomes loceklis. Uzticams valdības aizstāvis. Un pietika ar vienu kritisku rakstu, lai mazāk nekā 48 stundu laikā viņš tiktu ievietots psihiatriskajā slimnīcā. Tāda paša tipa iestādē, kādu Padomju Savienība izmantoja, lai apklusinātu tos, kuri nepiekrīt valdībai. Kad pat vislojālākie sabiedrotie vēršas pret tevi un atbilde ir piespiedu hospitalizācija, kaut kas sistēmā ir ļoti nepareizi. Un ar to tas nebeidzas. Krievijas pretgaisa aizsardzība ir tik paranoiska par Ukrainas droniem, ka sākus šaut uz savām lidmašīnām. Martā viņi notriec civilās aviācijas lidmašīnu metālu no Maskavas, nogalinot aviācijas blogeri, kurš atradās uz klāja. Citā incidentā pretgaisa aizsardzības sistēma atklāja uguni uz Aeroflot Boeing 737 Krievijas galvenās aviokompānijas lidmašīnu, jo sajauc pasažieru lidmašīnu ar dronu. Bailes no Ukrainas droniem liek Krievijai uzbrukt saviem pilsoņiem. Līdz šim es parādīju visu, kas Krievijai neizdodas, bet tas, kas padara šo brīdi atšķirīgu, nav tikai Krievijas sabrukums. Tas ir tas, ko Ukraina ir uzbūvējusi, kamēr Krievija pati sevi iznīcināja. Redziet, Ukraina šodien piedzīvo klusu militāru revolūciju. Tā ražo dronus tādā mērogā, kādu neviena cita militāra lielvara pasaulē nespēja sasniegt.
Mērķis uz 2026. gadu ir pārsniegt 7 miljonus vienību. Salīdzinājumam, 2022. gadā valstī bija 10 dronu ražotāji. Šodien to ir vairāk nekā 500. Viens ražotājs mēnesī saražo 20,000 optisko šķiedru dronu. Un šie droni ir imūni pret elektroniskās kardarbības traucējumiem, jo tie izmanto fizisku kabeli, nevis radio signālu. Nav iespējams bloķēt. Marta dati parāda ietekmes apmēru. Ukrainas droni vienā mēnesī trāpīja vairāk nekā 151,000 mērķu. Tā sauktā dronu siena stiepjas līdz pat 40 km no frontes līnijas, izveidojot joslu, kurā nekas nepārvietojas, netiekot pamanīts un apšaudīts. Un šī kara ekonomika ir no citas planētas. $500 vērts FPV drons spēj iznīcināt tanku, kas maksā miljonus. Starp tiem ir viens aizsardzības drons, kas ir īpaši ievērības cienīgs – Stings, kas maksā $1,300 un spēj notriekt Irānas dronus, kuru vērtība ir 50,000. NATO mācībās tikai 10 Ukrainas dronu operatori sakāva veselu Lielbritānijas bruņtehnikas brigādi, iznīcinot 17 transporta līdzekļus 12 stundu laikā. ASV svarīgākās militārās akadēmijas analītiķi salīdzināja pašreiz notiekošo ar tanku ieviešanu Pirmajā pasaules karā. Tajā laikā tanku attīstība līdz Blitzkrieg, jeb zibenskaram, kas izmainīja pasauli, prasīja 23 gadus. Savukārt ar droniem analītiķi lēš, ka šī revolūcija varētu notikt 1 vai 2 gadu laikā. Ukraina iespējams izgudro veidu, kā karot 21. gadsimtā. Tikmēr Krievija joprojām cenšas cīnīties pēc pagājušā gadsimta kara rokas grāmatas. Jā, Krievija joprojām kontrolē aptuveni 20% no Ukrainas teritorijas. Karš nav beidzies. Bet visas pazīmes norāda vienā virzienā. Armija asaņo ātrāk nekā tā spēja atjaunoties. Tehnoloģija sabruka, un pats Kremļa palīdzēja to iznīcināt. Un šajā stāstā ir kāda ironiska detaļa, ko maz ir pamanījuši. Starlink ir amerikāņu, Telegram ir no Dubajas, karavīri ir kubieši, ziemeļkorejieši, kēnijieši. Dronu komponents nāk no Ķīnas. Lielvalsts, kas sevi pasniedz kā spējīgi izaicināt pasauli, tai ir vajadzīga visa pasaule, lai spētu cīnīties. Patiesība ir tāda, ka Krievija nezaudē pati sev. Patiesībā tā zaudē valstī, kas ir iemācījusies cīnīties tādā veidā, kam tā nespēja sekot līdzi. Tagad es gribu dzirdēt tavu viedokli. No visām šīm pazīmēm, ko līdz šim parādījām, kura tavuprāt ir visnopietnākā Krievijai? Atstāj savu viedokli komentāros. Ja šis video tev palīdzēja saprast, kas notiek, padalies ar to ar kādu, kurš seko līdz konfliktam, un abonē kanālu, lai nepalaistu garām nākamos. Apskāviens un tiekamies nākamajā video!